Sociālo tīklu spēks sevi ir pierādījis ar jaunu sparu. Dažu dienu laikā medniece, kas kādā no Latvijas mežiem nomedīja lūsi, ir kļuvusi gandrīz par gada necilvēku, kā arī nīstamāko personu mūsu valstī. Šoreiz rubrikā Es nebaidos teikt taisnību. Viedokli esam aicinājuši izteikt mednieku un juristu par to, kā mūsdienās sociālo tīklu lietotāji akli paļaujas uz publikāciju, kas bieži vien atspoguļo tikai daļu no patiesības. Kā piemēram bēdīgi slavenais gadījums ar lūsi, kad informācija tika izņemta no fóruma, kas paredzēts cilvēkiem ar konkrētām zināšanām, interesēm un pieredzi. Šis gadījums liek aizdomāties par to, ar kādu informāciju un kādā veidā mēs dalāmies sociālajos tīklos. Un vai patiešām liela daļa no mums vairs nespēja atšķirt viedokļu apmaiņu no draudiem un izrēķināšanās? Rīta kafijā LV, svaigas aktuālas ziņas. Žurnālists Zvēra-kungs, ja nemaldos, viņš bija pirmais, kurš tā teikt šo te no mednieku portāla šo bildi ar komentāru tā teikt izkopēja un publiski aicināja nosodīt šādu te gadījumu, neizvērtējot tos apstākļus, kas bija tur. Publiskajā telpā mēs esam aizgājuši tik tālu, kad aicinām pret medniekiem jau vērst ieročus, nogalināt, izreikināties ar viņu bērniem, un tas noteikti nav pieļaujami. Tas apraksts, es varētu piekrist, ka viņš bija diezgan skops un varēja radīt arī jautājums ir tīpaši cilvēkiem, kuri ar medībām ir uz jūs vai vispār nezinu, kā medības notiek, tīpaši dzinējmedības. Un tādējādi es pieņēmu lēmumu uzrakstīt nelielas pārdomas attiecībā uz to, ka šāds aicinājums, kas iziet no visiem pieklājības, ētiskuma un likumības rāmjiem, nav pieļaujami. Rakstīts tās dzīvnieku kvotas saucamās. Varat izstāstīt, kā notiek tā atskaita par tiem dzīvniekiem? Latvijā medījamo dzīvnieku saraksts ir noteikts medību noteikumos. Tur noteikti visi medījamie dzīvnieki, kas Latvijā ir medījami, viņi dalās limitētajos un nelimitētajos dzīvniekos. Tātad limitētie ir tie, kuriem valsts nosaka noteiktu apjomu, cik daudz medību sezonas laikā viņi drīkst nomedīt. Attiecībā uz lūšiem to nosaka arī teritoriālo iedalījumu katram šim te skaitam attiecībā no tā, cik viņi teritorijā konkrētajā ir uzskaitīti. Un valsts izdod licences atļaujas konkrētā indivīda nomedīšanai. Dzīvniekus medniekam pienākums uzskaitīt sniegt valstī ziņas, cik ir nomedīts. Viņi sniedz pēc katras sezonas atskaiti. Un attiecībā uz limitētajiem dzīvniekiem tātad tiek sastādīts akts par konkrēto nomedīto dzīvnieku, tiek iztērēta šī licence un uz katru teritoriju iedalītā. Un pēc tās sasniegšanas vairāk medības nedrīkst notikt. Pieminētā sieviete nekādu likumu nav pārkāpusi. Ja mēs runājam par konkrēto gadījumu, tad šeit mēs nevaram pat runāt ne par mednieka ētikas pārkāpumu, ne par kur nu vēl vairāk par medību likumu vai medību noteikumu, normatīvu aktu pārkāpumiem, jo medības notika likumīgi, bija atļauts konkrētā lūšu medības, bija šajā gadījumā nāca viens pieaudzis lūsis, kurš tika arī atbilstoši un ētiski nomedīts. Bilde bija ētiska, viņa tika izvietota medību portālā, kurš ir faktiski paredzēts medniekiem un tiem cilvēkiem, kuriem tas interesē. Un tas nebija parādīts nevienā publiskajā vietā. Andi, kā jums kā cilvēkam, kā medniekam šķiet, cik ētiski bija šo informāciju izņemt no specializēta fóruma un publicēt plašākai sabiedrībai? Jebkurā gadījumā informācija, mēs varam, protams, šeit runāt par to, vai konkrētā persona, viņa nebija sagrozījusi faktus, viņa ir faktiski iekopējusi informāciju, kas bija, bet nebija tas paskaidrojums, kas ir nepieciešams cilvēkiem, kuri no medībām ir tāli un kuri nesaprot ne procesus dabā, ne arī saprot konkrētās medību specifiku. Ir cilvēki, kuri joprojām uzskata un uzskatīs par to, ka medības ir nepieļaujamas, gaļas sēšana, lietošana nav pieļaujama, ādas lietošana nav pieļaujama. Un būs dažādi veidi cilvēki, un jebkuram ir tiesības izteikt savu atbalstošo vai noliedzošo viedokli attiecībā uz jebkuru konkrēto lietu. Vienīgais aicinājums un vienīgā vēlme, lai tas notiek
pieklājīgi, lai tas notiek, varbūt netraucējot citam. Un, ja viens lepojās ar to, ka viņš ir veģetārietis, citam ir tiesības lepoties ar to, ka viņš gatavo lieliskus steikus un viņam viņi ļoti garšo. Un pie tā arī katram būtu jāpaliek. Jūsu viedoklis par draudiem, cik ļoti cilvēki apzinās, ko viņi tur raksta? Mēs esam pazīstami, laikam, ne tikai Latvijā, bet arī apkārt un vispār pasaulē ar to, ka mums patīk sēžot virtuvē, apvainot kādu, izteikt kādus draudus un varbūt tās to pat nedomājot nopietni. Bet jebkurā gadījumā tas ir signāls. Tas ir noteikti signāls ne tikai šeit, bet arī visā pasaulē, jo mēs arī redzam un jau kļūst arī gadījumi, kur radikāli noskaņoti kādas grupas cilvēki izmanto vardarbību un nežēlīgu vardarbību pret citas grupas cilvēkiem. Un šajā gadījumā es arī gribētu vērst uzmanību uz to, kad arī tā teikt, tie, kas sevi sauc par dzīvnieku aizstāvjiem un tā teikt zaļajiem, kas faktiski tādi nemaz nav, viņi vērš arī noziedzīgas nodarījumus attiecībā pret medniekiem. Un te es aicinātu, un es ļoti, ļoti ceru, ka mūsu policija, mūsu tiesības sargājošās iestādes darīs savu darbu, uzmanīs ne tikai un varbūt tās rīkosies jau šobrīd attiecībā pret tiem cilvēkiem, kas publiski aicina nodarīt kādus noziedzīgus nodarījumus, jo tie komentāri ir drausmīgi, vienkārši pretīgi, un cilvēki, kurus sevi sauc par pacifistiem, aicina nogalināt bērnus, varot sievietes un darīt citādas pretīgas lietas. Un jebkurā gadījumā es ļoti, ļoti ceru, ka pirmkārt paši cilvēki padomās, tiesības sargājošās iestādes tieši darīs to, kas viņiem ir nepieciešams darīt, un galu galā mēs ievērosim viens otru tādu privāto dzīvi, privātos vaļaspriekus un cienīsim viens otru. Paldies, Andi, par viedokli. Paldies. Un interviju. Paldies. Labdien, Bruno. Labdien. Paldies, ka piekritāt intervijai. Runājot par pēdējo dienu notikumiem, drīkst palūgt jūsu viedokli, kā mednieks un kā jurists? Kā juristam man viedoklis ir pavisam vienkārši. Katram Latvijā ir tiesības paust savu viedokli, izteikt savas domas, bet nevienam Latvijā nav atļauts otram draudēt, apvainot otru, nepamatoti un dažādi citādi zakāties, it sevišķi publiski. Saistībā ar pēdējo dienu notikumiem vai nedēļas, jau, kas bija saistīta ar Lūševu mātītes, nevis mammas, nomedīšanu. Sociālajos tīklos, interneta portālos bija ļoti daudz naidīgi sludinājumi. Viena daļa manā uztverē ir jau krimināla pārkāpumi, tos var kvalificēt tā. Viena daļa, protams, tas ir atkal uz kaut kādas elementārās pieklājības robežas. Runājot par to ētisko pusi, kas visu laiku tiek pārmests, jūsu viedokļi? Fotogrāfija bija publicēta Medniekiem LV. Tas ir mednieku portāls, kurā, protams, daļu var redzēt arī publiski, bet liela daļa ir tikai reģistrētiem lietotājiem pieejama informācija. Cilvēks bija piekļuvis bildēm, izrāvis no konteksta kaut kādus vārdu virknējumus un pats izdomājis stāstu. Šī gadījumā Latvijā vilku un lūšu medības regulē ne tikai Latvijas likumi, bet arī Eiropas regulējums. Un, šobrīd tik stingri, kā pie mums ir regulēta, faktiski es domāju, ka tur ir ļoti grūti kaut ko tur runāt par neētiski vai nelikumīgi. Tur ir vai likumīgi, vai nelikumīgi. Dabā viss ir ļoti vienkārši. Tā barības ķēde, stiprākais izdzīvo, lielāks plēsējs bieži vien apēd mazāk plēsēju. Runājot par viedokļiem, kas ir ne tikai kā viedokļi, bet tiešām kā draudi, kādu atbildību nes katrs personāžs par to, kā viņš pauž sociālajos tīklos? Nav nekādas atšķirības.
vai tas būs portālā kaut kur draudēts, vai tie draudi būs izteikti tiešā veidā vai vēstulē. Vienkārši cilvēkiem liekas, ka internets ir anonīms. Internets nav anonīms. Un draudi izteikti internetā ir tādi paši draudi, kā jebkur citur. Tātad cietušais, ja mēs tā varam teikt, cietušais, tātad cilvēks, kuram tiek izteikti draudi, varētu vērsties varas iestādās, kas... Protams, ar iesniegumu policijā, un policija jau pēc tam pārbaudīs, cik tie draudi bijuši reāli. Jo šeit ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka šeit ir ne tikai draudi un godu un cieņas aizskaršana. Šeit ir arī jau... Tas robežojās jau dažbrīd ar tādu aicinājumu uz nekārtībām. Jo tad aicināt kaut kādu rīkot linču tiesu kaut kam, tas var īstenībā vienā vai otrā gadījumā diezgan bēdīgi beigties. Rīta kafija LV.